Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par siltumnīcas uzstādīšanu. Nopirku Rīgā vienā veikalā, kur ir krietni masīvāki, kas saka, konstrukcijas nevis kā senukajā, kas locās un šķiebjās. Šitie ir vienkārši normāli kvadrātze caurulis. Sārnos nāk 2x2 un ārkas ir 2x4 plus 6 mm karbons, polikarbonāts. Jā, protams, lai sāktu, jāuzzina, kurā vietā tev vajag rakt vaļā. Un jādabū 3 stūra leņķis, taisleņķis. Šādi, tas būs sanāk, šī vietā ir 3 metri, šodien būs 4 metri un pat pāri šķērsām 5 metri. Tā ir precīzi 90 grādi un tad beigās viss sanāk taisns stūrs. Labi, turpinām darbus. Priekš izrokam bedres. Bedres izraktais bija, šito mēģinājis iztriekt bez sakarā, plīst kopā, tas nekas. Tagad pieliekam taisnu dēli, vai taisns. Šajā gadījumā manī būs 3x6 siltumnīca, nu arī 6-metrīgs dēls kā reizi. Šito pieliekam, lai var redzēt, kur ir skrūvvietas, kur skrūvēsies arks. Un liekam iekšā šāds te caurulis, šitās es dabūju no lauksaimnieka. Kādreiz bija, ka ruļļus tina skāpsienā, tad bija no plasmas, tagad esot laikam no papīra, bet nu, kā tā ir, bet es dabūju esmu no plasmas pa laimi, un jāliek viss iekšā. Šādā galā saliekam, sabērsim smiltis, arī otrā pusē, un tad vajadzētu ņemt līmeņrādi lāzernieku. Visiem dziļums daudz maz izlikt vienādus. Nu, kā redzat, es jau esmu iesācis līmeņot, izmantoju savu lāzerīti, ko grūti dienā redzēt, bet nav variantu. Un tad es situ šitos iekšā. Nu, labi, šoreiz sanāk diezgan iesīs, bet tas nekas. Pēc tam labāk saēdīsies kopā. Un tā līdz galam, un viss riņķi. Tagad viss ir nolīmeņots. Viss 20 stābiņi. Tagad jāizber viss šitas ciet un vajadzētu daudz maz pieblietēt. Viss ir noblietēts, viss ir nolīmeņots, arī attiecīgi uz sāniem, lai ir daudz maz vienāds. Tagad būs jāliek iekšā betons un jāliek iekšā stieņi. Kvadrāts caurulis, kas ir oriģinālās nāk, iespējams, ka tos arī pat ielikšu visi. Un tad būs, tik tālu būs kārtībā. Pēc tam varēs konstruēt virsū siltumnīcu. Sagatavoju, ko likt iekšā pamatos. Oriģināli nāca līdz tikai 8 gabali, man vajag 20. Es nezinu, kā viņi bija domājuši, bet nu, nācās uztaisīt vēl 12. Nu, man bija arī kvadrāta caurulis. 15x15 mm, un te vienkārši visādiem, kas man bija atgriezumi, kas saka, liekās detaļas, un tā viņas izmantoja. Nemet vērā, nu, rekā nodara uzreiz, nekas nav jāpērk. Labi, tagad jāmais ir betons un jāliek iekšā. Nopirkt gatava maisī, un, protams, vēl 2 maisi ir nolikti. Jāmais augšā, negribas neko čakarēties, grāns man beigusies. Tad nopirku gatavu. Cements ir uzmaisīts, varam liet iekšā, piepildam visu ciet, un šito pēc tam liekam virsū, noteikti augstumā. Uzliku 6 cm augstumā, bet, ka te ir reku skrūvi domāt 6 ceņi. Un te ir aptuveni plus mīnus vēl tas nokaltīs uz leju pag, un tad būs normāli, precīzi augstumā. Nu, tā arī otra pus vajadzēs. Nu, viss ir sakaltis. Pagāja aptuveni 4 dienas. Un tagad varam krāmēt visu šito kopā. Un te veidosies, kā saka, siltumnīca aprises un tā tālāk. Es te daudz neko nestāstīšu, vienkārši uzlikšu pātrinājumā, lai viss notiek kā ar, jo te neko, vienkārši viss montē kopā un skrūvē. Viss šitas te detaļas kopā un viss. Labi, maucam!
Rāms ir saskrūvēts, tikai tīri ar rokām. Tagad jāpieskrūvē, jāpievelk mazlietiņ. Lai būtu ātrāk, lai nav jāčakarēs kāda atslēga, tur nav vajadzības. Ja kas arī var pieregulēt šitiem te stiprību. Tā, interesanti faktu pateikšu. Galvenais neuzlikt šito otrādi. Viņam ir UV aizsardzība tikai vienā pusē. Te rakstīts ir this size with UV protection. Ja jūs uzliksiet otrādi, būs slikti. Tad viņš jums sāks dzeltēt, ātrāk viss nobeigsies, kā sacīt, sāks dalīties tas plasmas iekšpusē, nav tā aizsardzība ārpusē. Ir, ka ir citreiz, varbūt jūs esat redzējuši, braucot, nav tur gar, redz, ka šitāds apaļās siltumnīciņas, un viņas pat citas ir kaut kā dažādās krāsās. Tas ir tas efekts, kas ir, ka viens ir uzlikts pareizi, otrs uzlikts nepareizi, un tas, kas ir nepareizi, viņš ir palicis tāds brūdgan, dzeltan, pretīgā krāsā. Un vēl kas paliet ir obligāti, ka te nogriezīs nost, šitās vietas aizspiest ciet, gan augšā, gan apakšā ar akrilu. Ar silikonu labāk. Jo, ja tur arī salina kukaiņi, un viņš arī no iekšpuses viss smērējās, un paliek diez, kas nav. Tā viss izdarīs tā kā vajag, viņš arī būs ilgāk saglabāsies tā kā jauns. Labi, turpinām. Un vēl kas paliek. Ja es ilgi domāju, kāpēc man viņš nesarāk. Kā tas var būt? Beigās ir tā, ka jāliek pretēji, jāpārliek pāri, te nogriežot, tas paliek tev te liels laukums. Tas pēc tam pāriet uz otru pusi, un to pašu atkal var tur likt. Un tad tev pietiek atliek tiem galiem. Daudz maz saskrūvēts ir, jānogriež nost, un tas pēc tam pārējais uz to galu. Ņemam tapešnazīti. Protams, tas nāk tajā galā, bet reku uzreiz man sanāk arī šinī pusē. Protams, liekot tajā galā. Un viss smuk nosadzās. Sākums nevarēja sakārtot. Kāpēc man nesanāk un brīnās? Tā kā viss kārtībā. Galvenais noplēst arī otru pusi. Otrā pusē ir tāda pat plēja, tikai caurspīdīga. Ja pēc tam dabūt nost būs čakarīgi. Izmantoju šādu te silikonu, hermētiķis ārdarbiem, saka, saules ietekme neietekmē viņu, ūdens izturīgs un tā tālāk. Spiedīšu iekšētais caurumiņos, lai netiek nekāda ūdeņa un tā tālāk. Šāda arī ir aizķipēts. Protams, ar apakšā viss jāsmērē būs. Tas iesmērē tajās vietās, ka grūtāk tikt. Un tā, labi, liekam tagad lielās plātnes klāt. Tagad saliekam, cik es saprotu, vajag galus salikt. Un tad vidu piegriezīs, cik viņam vajag precīzi. Un galvenais neaizmirstam ievērot virzienus balto plēju uz āru šajās gadījumā. Un iekšā arī noplēst, ko neredz iekšējo plēvi aizsarga. Tā kā viss daudz maz ir salikts, protams, arī jāpārliecinās būdas leņķis. Pieskrūvējam, ka viena skrūva šajā galā, otra tajā. Šitas būtu pa vidu, lai nākamo liekot, ir ko piestiprināt. Un tad to būdu sašķiebjam, lai arī augšā būtu pa vidu. Un tad, kad tas ir noregulēts, skrūvējam visu skrūvas klāt.
lai nebūtu iečakarējies, izgriezu robu. Tā viņi ieliek šitien iekšā. Un spiež. Tas pagaidām arī viss. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidām nākamās video. Atā!